Kāpēc tad neviens nesaka, ka urīna nesaturēšana nav tikai par urīna pūsli? Kāpēc uzreiz piedāvā lāzerus, injekcijas, operācijas, bet neviens nerunā par to, kāpēc tas vispār ir sācies? Es pateikšu godīgi. Medicīna strādā ar to, ko var izmērīt, ieraudzīt un mehāniski labot. Bet tā nestrādā ar sistēmu kopumā, jo realitātē cēloņi tam slēpjas tajā, ka pēc dzemdībām ir saistaudu vājums. Pēc 40 ir hormonālais kritums un arī ir saistauda vājums, un pie gremošanas problēmām spiediens uz iegurni, un to nevar izoperēt. Tāpēc tu vari veikt šīs manipulācijas, ko tev piedāvās, un izgrūst tajā savu naudu, bet cēlonis paliks un problēma atgriezīsies. Bet, kad tu saproti cēloni un iedod ķermenim to, kas tam trūkst, šķidro hialuronskābi, biluronu, peptīdu vai tripeptīdu kolagēnu, sāks atjaunoties paši tavi audi. Un tad ķermenis sāks turēt pats. Samazināsies noplūdes, uzlabosies arī ādas stāvoklis un pazudīs orgānu noslīdējumi. Un jā, par šīs problēmas cēloņiem nestāsta nevis tāpēc, ka slēpj, bet tāpēc, ka tā nav medicīnas pieeja.